Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bijis, ir pagājis. Atklāsmes grāmata, 21. nodaļa, 4. pants. Ar neizsakāmu prieku vecāki redz, kā viņu bērniem iedod kroni, baltās drēbes, arfu. Cerību un baiļu dienas ir beigušās. Ar asarām un lūkšanām dēstītā sēkla var likties iesēta veltīgi, tomēr galu galā tās raža nes prieku. Bērni ir atpestīti. Vai var iedomāties to brīnišķīgo dienu, to brīdi, kad piepildīsies vārdi, kas bija, ir pagājis? Atklāsmes grāmata, 21. nodaļa, 4. pants. Visas izlietās asaras un izteiktās lūkšanas par tavu bērnu, ko vienīgi Dievs ir redzējis un dzirdējis, būs aiz muguras. Šī smagā cīņa ar savu es un grēku būs noslēgusies. Nu varēsim patiešām atpūsties. Iedomājies to brīnišķīgo apziņu, ieraugot, ka tavs bērns saņem kroni no paša Jēzus rokām, ka tavs bērns ir tur, tev blakus, un ka tu ar viņu varēsi pavadīt visu mūžību. Tavs bērns nav pazudis, bet atpestīts. Ak, kā katra no mums ilgojās, kaut mēs un mūsu bērni piedzīvotu šo skaisto mirkli. Turpināsim cīnīties lūkšanās par un ar saviem bērniem. Turpināsim dēstīt sēklu viņu sirsniņās, kamēr tie ir vēl pie mums. Rīta un vakara svētbrīžos varot vaļā Dieva vārdu, ikdienas gaitās atceroties par Dievu un katru rīcību pārbaudot ar tā saka tas kungs, atgādinot bērniem turēties pie Dieva rokas un pamudinot izvēlēties labo par spīti sajūtām. Varbūt dažbrīd jūties, ka šī sēkla šķiet ir iesēta veltīgi, bet tas tā nav. Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. Salamana pamācības 22. nodaļa 6. pants. Turpini lūgt, ticēt, mācīt un mācīties no vislabākā vecākā debesu tēva. Debesu valstībā mums būs veseli 1000 gadi, kuros kungs atbildēs uz visiem mūsu jautājumiem, kuros vēl varēsim izraudāt visas savas asaras un piedzīvot debesu tēva mīļo pieskārienu, tās nožāvējot no mūsu vaigiem. Iedomājies, šis pants būs mūsu realitāte. Tā ir nākamā vieta, kur dosimies, Jēzum atnākot uz šo zemi. Līdzīgi kā tu varbūt plāno kādu ceļojumu nākamajam gadam un zini, ka tad, kad pienāks 2025. gada februāris, jūsu ģimene sēdēs lidmašīnā un pēc brīža jau attapsies galamērķī. Domā par to, tik ilgi līdz prāts to spēj aptvert, tad visas ikdienas lietas sakārtosies īstajās vietās. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Vēstule Ebrejiem 11. nodaļa 1. pants. Debesis šobrīd ir neredzamas, eņģeļi, Jēzus, zelta pilsēta, bet tas viss tur ir, ticēsim tam, un to mums palīdzēs Bībeles pantu par debesu valstību pārdomāšanu. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga, jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši iemantotu apsolījumu, jo vēl mazs brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Vēstule Ebrejiem 10. nodaļa 35. līdz 37. pants. Šodien ieklausīsimies tajā, kā mammu Ingu iedrošināja pēdējā, 25. pērle. Man kā mammai doma par to, ka pastāv iespēja būt kopā ar bērniem mūžībā, piešķir bērnu audzināšanai ļoti svarīgu nozīmi un mērķi. Mēs audzinām tos nākamās pasaules jaukajām un šķīstajam skaistumam. Tas ir pamudinājums man skatīties tālāk un analizēt pašlaik notiekošo bērna dzīvē no mūžības skatu punkta.